Kas ir Audacity? Audacity ir relatīvi viegli apgūstama, bet pietiekami funkcionāla bezmaksas skaņu ieraksta un apstrādes programmatūra. Atsevišķas tajā iekļautās funkcijas atbilst komerciālas programmatūras funkcionalitātei. To var instalēt Windows, Linux un iOS datoros. Jautājumu vai problēmu gadījumā pastāv aktīvu lietotāju fórums. Tiesa gan angļu valodā, kurā jūs varat gan meklēt atbildes uz interesējušiem jautājumiem, gan arī uzdot jaunus jautājumus. Audacity var labi noderēt sekošās situācijās: skaņas ierakstīšanai no mikrofona vai ārējām ierīcēm, ierakstītās skaņas rediģēšanai WAV, MP3, FLAC, VMA, M4A, AC3 un citos formātos, specifektu pievienošanai un jaunu skaņu ģenerēšanai, vairāku skaņas celiņu miksēšanai vienā ierakstā, datorā atskaņotās skaņas pārtveršanai un ierakstīšanai, senāku laiku lentu un kasešu ierakstu kolekcijas pārvēršanai digitālā formātā un koriģēšanai. Lai instalētu Audacity programmu savā datorā, ir nepieciešams doties uz šo te adresīti audacity.sourceforge.net un klikšķināt uz šī te uzraksta Download Audacity 2.0.5. Kad fails ir lejupielādējies, atliek klikšķināt uz faila nosaukumu un apstiprināt faila izpildīšanu ar Run. Tālāk varam sekot vednim. OK. Next. 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 Šajā gadījumā instalēšanas programma mani brīdina, ka mape ar nosaukumu Audacity jau eksistē manā datorā. Atbildu ar Yes. Next. Un visbeidzot installu. Tālāk turpinam ar Next un Finish. Programma atveras, bet pirms turpināt vēlos parādīt, ka uz darba virsmas ir izveidota ikona, ar kuras palīdzību vēlāk vienmēr šo programmu varēs atvērt.